Viņš ir šašvīkāts. Kā tā? Viņš jau ir šašvīkāts. Jākrota muzikantu draugi. Es nezinu. Tā Rīgas satiksme vienkārši afigēts pirms svētkiem. Afigēts. Tur stāv, te stāv, viņš stāv, es stāv. Pusstunda. Tur, kur agrāk bija 7 minūtes. Labrīt, labdien, labvakar. Sveiciens visiem manā kanālā pirmsvētku dienā un vispārējais. Manī bija ļoti garas un skrienošas dienas, nedēļas. Es jums visu kaut ko sametīšu un uzrakstīšu voisiņu virsū, tādēļ neļaujoties, kad nav 10 video, bet ir viens ar visu kaut ko salikts iekšā. Ja? Laiku uzbiežam. 10 gadi, vai ne? Pirmais desmitnieks dzimšanas diena. Bija bērnam Ziemassvētku pasākums skolā. Nu, vot tā. Ko tev pataupītājs to apēt kaut kāds kukainis? Tā, šito lielo teļuku. Nopirku 55 colu Dabūt iekšā šitajā mazajā mašīnītā. Vietu nav. Vietu burtiski nav. Diezgan šauri man ir. Trāks var palikt. Nu, vieta ir. Spoguļus es redzu. Visur riņķi es redzu. Tik cik bišķiņu uz pleca. Bišķiņu uz pleca. Jā, jaunais teļuks. Tātad tajā pašā dienā, kad nopirku teļuku, man bija jāpasēdēšana ar Audi Latvijas faniem, ar tiem, kuriem taisīju to skaisto apsveikumu valstsvētkos. Vispirms jānobildē un tad ir jāēd. Nu? Jā. Tādi mēs daudz tagad slimojam. Jā, nu tā kā Ziemassvētku vakariņas. Paskatieties, šitādu kalendāru jūs, kungi, arī varat iepirkt. Audi Latvijā mājaslapā. Jā. Tā, sestdiena. Veikals jau ir cieta. Nu, kaut kā šitā es izskatos. Džeki, kungi un dāmas, pirms pērkat teļuku, pamēriet, vai jums mašīnā vispār viņš derēs iekšā. Es kaut kā dabūju, bet ja vēl 5 saņa vairāk, nāni. Nu ko, atgādāts mājās ir. Tā laikam es tikai varēju. Bet reāli burtiski es aizgāju, atnācu vēlreiz atpakaļ uz mašīnu, pakaļmetru mēram, aizgāju nomērīju kasti uz veikalu. Un es tāds, nu, šauri būs, bet iekšā es viņu dabūšu. Nu, iekšā es viņu dabūju. Jā. Nē, nu labi, nu jauki. Skatīt, man ir kaut kāds 13. gadā, 11. gadā pirkts teļuks. Nu vecs, bet forša laba skaņa. Dolby skaņa vienkārši ideāli. 3D. Nu šitam nebūs 3D. Cik tu bieži mēs viņu izmantojām pareizi. Nu ko, kaut kur jūs nolikt. Tā, karoči. Viņu vajag dabūt uz aizmuguri tur. Un to stūri uz turieni. Un sagriezt. Kaut kas tas bija. Kaut kā sagriezt. Un te knapi. Un ārā. Reāli vietu nav. Mašīnai. Skaties. Ezi? Leņķīti. Uz turieni. Nu, kaut kā tā. Nu kā, atvedu mājās, izgulējos un no rīta atpakaļ uz Rīgu pakaļ. Tā, nu, protams, teļukam vajadzēja arī stiprinājums. Kaut kādos lētākos dabūju, nezinu, 7 eiro. Nav nejausmas vai izturēs, bet gan jau izturēs. Opa, metīšos jums te zemāk. Sādāk.
kuras mēs neizmantosim. Pārdodu televizora kājas. Nu ko, katram jau mājās laukos droši vien tādas 100 kastītes. Es arī kaut ko te mēģinu dabūt. Šitais iet. Šitāds te man jāatrod tagad. Par lielu. Ideāli, calīt. Tu man atradi visas skrūvītes. Tā, nolimeņosim šito te. No, un malcam klāt. Tā, iesaku uzreiz iespraust strāvas kabeli, HDMI kabeļus, visu, ko jūs slēgsiet klāt, uzreiz piespraust, jo pēc tam šis, būs viņš tik tuvu, un ka tu šeit neko neiebāzīsi pēc tam no sākuma. Tā. Nu ko? Augstumu, esmu notrāpījis. Nu, ko viņš ir? Es neredzu. Viņš ir šašvīkāts. Kā tā? Viņš jau ir šašvīkāts. Ko? Izņemot no iepakojuma, viņš ir reāli jau sašvīkāts. Kas pa stulbumu? Tikko no iepakojuma izņēma. Viņš ir reāli sašvīkāts. Kur viss ir sašvīkāts. Paskaties, viņš ir sašvīkāts. Viss, ko izdarīja, ieskrūvējām iekšā, un kur viņš ir viss sašvīkāts. Paskaties, kas ir tas tāds? Nu, šajā brīdī bija doma. Jāved atpakaļ. Tad es ar sīkajiem izdomāju, ka labi, pieliksim pie sienas, vismaz paskatīsimies kaut ko, kā viņš strādā, nestrādā, patīk, nepatīk. Nu, mazums veikalā nebijusi, jo kaut ko dzirdēju, ka Valmierā viņa nav tāda. Tad viņa nenomest zemē, jo haidi. Kas tur ir? Ir? Ir pakārās. Nu, tā sliedīte ir baigi maziņā. Nu, kā izskatās? Labi. Aiziet, tā, pamērīsim diagonāli. Tā, nāc te. Tā, 140. Cik tur ir? Tā. 141. Ir? Jā. Redzam. Pauze. Tā un esošais. 1,22 m. Tāpēc man likās, kaut kas nav riktīgi. Kaut kas nesapratu. Tu gribi teikt, man esošais teļuks nav 55 coli? Metrmērs to parādīja. Un cik tam man ir esošais? Paga. Šito mēs pamērījām. Nu, karāči jāņem no šejienes un jānes uz turieni. Jo šeit tik liela vietas nav. Man viņu vajag šeit.
paskaties, izrādās. Šitais man ir kaut kā 47, Johaida. Un jā, un kāpēc man šitais patīk? Kur basiņš. Basiņš. Dolbī kaut kāda tur skaņa vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, kaut kā tā. Un tā. Mēs to televizoru paskatījāmies vakarā. Nāca nākamais rīts. Nu jau biju gatavs likt viņu iekšā iepakojumā. Un tādi ieraudzīja kaut kādu sarkanu štruntu stūrīti. Nu, skatāmies tālāk. Pagad sanāk, ko? Kas? Es tagad skatos. Bļāņas, es gandrīz aizvedu jauno teļuku uz veikalu. Reku šitā švīkas es ieraudzīju. Ja. Nu, kā jums lai parāda? Ja. Un te kaut kur viducīs arī ieraudzīju, reku te tādas švīciņas, reku švīciņas. Ja. Nu, var redzēt, reku švīkas. Un es reāli šodien gatavs viņu vest uz veikalu atpakaļ. Nu, zin kā, ieraugu un šitādi šīkas, bet es tāds skatos. Kas ir šis? Un otrā pusē es skatos, kaut kas te ir kaut kādā uzlīmīte jau, Haidī. Un te ir parādīts. Pagaidi, es nezinu. Un te ir parādīts noplēst no šejienes. Tad tu gribi teikt, ka tas te ir aizsargslānītis. Te ir aizsargslānītis. Jo tas ir viss ir aizsargslānītis. Nu, noviedni. Un kā, pagaid, no. Un zem tā ir smuks, tīrs, skaists teļģuks. Pagaid, nē, nu nav aizsargs, vai ir aizsargs plāns? Jā, nevar saprast, pagaid, no paņemšu no šitās stūra. Te ir aizsargs tikliņš vēl televizoram virsū. Un viss, un aizsarg plēvīte mēs neiztiksim. Vismaz pagaidām. Aizsarg plēvīte neiztiksim. Es reāli gandrīz jau ieliku viņu atpakaļ kastē. Reāli es ar sīkajiem uzdevu jautājumu, ko daram. Vedam atpakaļ vai kaut ko paskatāmies. Nu, mēs paskatījāmies. Un šodien no rīta es tāds pieeju pie teļu, ka davai likšu kastē iekšā, vedīšu atpakaļ. Un tāds paskatos uz tām uzlīmītēm, un tad jā. Nu, ot, kungi, dāmas, redziet, laikam vajadzēja instrukciju lasīt, ne? Tad šitāds te situācija nebūtu. Un te pat ir plēvīte. Un es pat nezināju, ka te ir plēvīte. Nu, paskaties, cik viņa te ir maziņa. Johaidi, es ieraudzīju šita kaut kādu gabaliņu. Domāju, paknibināšu, bet nu labi, es jau paknibināju, un tad labi, vismaz vienu plēvīti noņemsim. Viss. Un to plēvīti es neņemšu lielo nost. Nu, kaut kā tā, kungi, dāmas, viss. Teļuks ir afigena liels, un, jā, katru reizi, kā skatos TV, jūtos kā kino. Vot vienīgais, kas ir pakaļā, tas ir reāli pults un vadība. Jo prasījās kaut kādu džojstiku, lai pa to ekrānu ar to pultu, nu, ar to bultiņu varētu močīt, vai arī tā kā manam vecajam LG, kad vienkārši es notēmēju un viņš vienkārši seko līdz uz kustību. Nu, šitais ir kaut kāds, nezinu, vēsturiska figņa. Tā, tas šoreiz arī būs viss, kungi, dāmas. Nākamais video būs pēc rītā, parīt. Nu, jebkurā gadījumā, ja jūs saspiedīsiet ļoti daudz laika un komentāros uzrakstīsiet, davai nākamo video vai kaut kā tam līdzīgi,
Tad nākamais video būs bērnu dāvanas unboxings. Un es sev kaut ko arī vēl nopirku bez televizora. Tie, kas jau ir pie Uldona tiešraidēs, tie jau zina. Es jau šodien, tagad. Visdrīzākais unboxing viņam uztaisīšu. Un, jā, viss, ko es gaidu, like, pozitīvus komentārus, un tas šoreiz arī viss, kungi dāmas. Tā. Tiekas. Nu, ja nu mazums mēs netiekamies, nu tad, lai jums ir rīktīgi forši Ziemassvētki. Dāvanas sanāk sev, bērniem, sievām, mammām, tētiem, vecmāmām, vectēviem, nu, ja jums vēl ir. Nu, tā kā tā. Lai forši Ziemassvētki, ja nu mēs vēl netiekamies. Viss. Tā. Tiekas. Nu, tagad gan es toču slēdz ārā. Šito?